Bet vai islamisti tiešām cenšas pārņemt Ameriku, vai arī tu vienkārši esi mazliet dramatiska meirakā? Zini ko, kāpēc tu pati man to nepastāsti? Šis ir video ar Sniko, milzīgu straumētāju, kurš iespējams straumē arī jūsu bērniem. Allahu. Akbars! Nē! Eidīs! Šī Ņujorkistāns Islāma Republika! Islāms būs katrā mājā! Inšallah! Viss pasaule būs musulmaņu! Laimi lūdzām! Māmas Donijā, Ņujorkā! Ulka atbilda, nē, viņi nemēģina pārņemt Ameriku, viņi mēģina pārņemt visu pasauli. Redzi šo pilsētu! Redzi, kā tā izskatās! Inšallah arī tava pilsēta izskatīsies tieši tāpat! Labā ziņa ir tāda, ka tas nenotiks, tas nepārņems, jo mēs esam izglītoti un mēs pretosimies. Bet tas nav tikai par Sniko, mani draugi. Apskatīsim šo brīnišķīgo jauno vīrieti. Vēlas ieviest musulmaņu aizliegumu. Viņš vēlās aizliegt musulmaņus. Pasaki viņam, šī nav tava valsts, kur noteikt aizliegumus. Šī ir Allāha zeme, tāpat kā katra zeme ir Allāha zeme. Un šeit ir musulmaņi, kas ir šeit. Un kas šeit arī būs? Šeit proti Amerikā, vai ne? Un ja viņam tas nepatīk, es ieteiktu viņam doties kaut kur citur, bet es nezinu, kur viņš dosies. Ja viņš atgriežas Eiropā ir daudz musulmaņu, es tur nesen biju. Tu dodies uz Āfriku, tu dodies uz Dienvidameriku, tu dodies uz Ķīnu, tu dodies uz Malaiziju, tu dodies uz Japānu, tu dodies uz Antarktīdu, visur ir musulmaņi. Japānā gan nav, neuztraucies. Tāpēc es izteiktu priekšlikumu, ja viņš grib doties kaut kur, kur nav musulmaņu, es iesaku viņam doties uz Elli. Un zini, ka mūsu pravietis sallallahu alaihi wasallam mums ir devis priecīgu vēsti, ka šī islāma reliģija ienāks katrā mājā. Katrā mājā. Pravietis sallallahu alaihi wasallam autentiskajā hadīsā mums teica, šī umma garantija, ka šī umma būs uzvarētāja. Un tie, kas mēģinās viņus pārspēt, to nespēs. Labi, tev tas ir, tev ir tas čalis. Un tagad, ja tu man teiksi, Mīra, bet tas taču ir kāds vecs, reliģisks vīrs. Bet ja tas nav norma, kā ar šo puisi, kurš ir universitātē? Nāve. Nē, 100%. Neatkarīgi no tā, cik daudz armiju stājās pret mani. Neatkarīgi no visa tā, Allah subhanahu wa ta'ala ir lielāks par visu to. Un es turpināšu šo ceļu līdz nāvei, jo es zinu, ka Allah subhanahu wa ta'ala man ir apsolījis uzvaru. Allah alaihi wasallam mums to apsola. Tāpat kā Džālut, paskatieties uz mūsu skaitieru. Mēs šodien varam būt daudz lielāki skaitā, gandrīz 2 miljardi, bet mūsu spēks ir ļoti vājš. Un mēs skatāmies uz varām, kas mūs patiešām apdraud, un mēs no tām baidāmies. Savukārt viņiem, mēs sakam, ka viņiem ir pārāk daudz ieroču, pārāk daudz spēka. Es neko nevarēju izdarīt. Dauds alaihissalam to neteica. 300 karavīri kopā ar Daudu alaihissalam karūnā to neteica. Viņi teica, ka uzvara ir Allah subhanahu wa ta'ala rokās, un mēs zinām, ka mēs uzvarēsim. Un ja mēs mirsim laimīgi, jo mēs mirsim Allah subhanahu wa ta'ala labad. Un ja mēs uzvarēsim, mēs iegūsim abas lietas. Mēs iegūstam Allaha labvēlību, un mēs uzvaram, mēs esam gūši uzvaru. Nav svarīgi, cik sakauti mēs esam šodien. Nav svarīgi, cik izmisuši mēs esam šodien. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apsola, un viņš saka, ثم تكون خلافة على منهج النبوة. Tad būs kalifāts pēc pravietiskās metodes. Es zinu, ka mēs nesaprotam pusi no tā, ko viņš runā, jo izklausās, ka viņš žņaudzas un vēmj, bet tas, ko viņš mēģina pateikt, ir, draugi, neuztraucieties, pievienojieties Allāha armijai, jo mums ir apsolīts, ka mēs uzvarēsim, kas būtībā nozīmē kļūt par islāmistu džihādistiem, jā. Amerikas universitātē, jā. Islāms. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apsola to. Jautājums ir, vai tu būsi viens no tiem, kas strādā, lai to izveidotu? Vai arī tu būsi kā karavīri, kas dzēra no upes un aizgāja? Vai arī tu būsi kā karavīri, kas stāvēja Džāluta priekšā un teica, mums šodien nav spēka pret Džālutu un viņa karaspēku. Mums nav nekādas varas cīnīties pret Džālutu. Paskaties uz viņa armiju. Mums nav nekādas varas. Vai tu turpināsi šo ceļu un iegūsi Allah subhanahu wa ta'ala labvēlību un atalgojumu šajā pasaulē? Un pēc nāves dzīvēm. Labi, tātad tas ir Illinois universitātē Čikāgā. Muhammads apsolīja, ka islāma kalifāts tiks izveidots uz zemes, un mēs cīnīsimies un mirsim par šo mērķi. Ja? Tātad Dansbara Mavi ir publicējis, ka Trumpam nevajadzētu apstāties tikai pie pilsonības pēc dzimšanas atcelšanas. Viņam vispār būtu jāpārtrauc piešķirt pilsonību, ja vien nevar pierādīt personas absolūto lojalitāti Amerikas Savienotajām valstīm. Šis cilvēks ir tikpat amerikānisks, kā es esmu Maršīs, un viņš sevi uzskata par daļu no musulmaņu ummas, bet Amerika ir ienaidnieks. Tomēr kāds tāds kā viņš tur ASV pasi un var vēlēt cilvēkus, kuri noteiks Amerikas nākotni, tas ir pašnāvnieciski.
Nevar teikt, ka es tev nepiekrītu, Dan. Nevar teikt, ka nepiekrītu. Un tagad šīs brīnišķīgais klips no Indiānas, vai ne? Jūs taču zinat, ka tā ir Amerikā, vai ne? Hāda ibn Valīda vārdi, ko viņš rakstīja Persijas karalim. Ko viņš teica? Viņš saka, Allāha, visžēlīgā, visžēlsirdīgā vārdā. No Hādi ibn Valīda Persijas karalim pieņem islāmu. Un ja nē, tad maksā džīzju. Un ja nē, tad es patiešām atvedīšu pie tevis tautu, kas mīl nāvi tā, kā tu mīli dzīvi. Ak! Jūs saprotat būtību, kas mīl nāvi tā, kā jūs mīlat dzīvi. Es nezinu, vai pati varētu izdomāt labāko aprakstu, pat ja mēģinātu. Jūs jūtat goda sajūtu? Ka jūs, puiši, zināt, cik ļoti jūs mīlat savas pilis un visu savu grezno mantību. Jā, visu to, ko jūs mīlat, viņi arī mīl, bet ne tā kā jūs. Viņi mīl nāvi vairāk nekā jūs mīlat dzīvi. Es domāju, ar tādiem cilvēkiem nevar jokot. Un tā viņš runā ar visstingrākiem cilvēkiem uz planētas. Tas tiešām ir ievērojami. Tāpēc mums jāuzdod sev jautājums, ko mums jāuzdod mācoties par pravieša sallallahu alejhi ve sellem dzīvi šodien. Kāds ir mērķis? Kāds ir mērķis mācoties par pravieša sallallahu alejhi ve sellem dzīvi? Vai mēs esam šeit, lai klausītos izklaides pēc? It kā tas būtu tikai televīzijas šovs? Vai arī mēs esam šeit, lai klausītos un sekotu mīļotā pēdās, kā teikts? Un sekot šī mīļotā sallallahu alejhi ve sellem pēdām neatlaidīgi, pat vissmagāko vētru laikā. Jūs saprotat, ko viņš šeit saka? Es nezinu, vai jūs to pamanat. Viņš cenšas cilvēkiem pateikt, jā, jums ir jāmīl nāve vairāk nekā dzīve. Labi, tas ir tas, ko viņš cenšas jums pateikt. Tagad, ja jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kas domā pie sevis, labi, tur ir vesela kauda šo trakajiem, kuri saka šādas lietas, bet kāda tam vispār ir nozīme? Jums ir jāsaprot, ka viņiem patiesībā izdodas to panākt. Un kā viņi to dara? Pievienojoties muļķīgajiem kreisajiem, kur ir gatavi par viņiem balsot, jo viņi vienkārši dievina minoritātes, kurām patīk tēlot upurus, jo, protams, tas ir tas, ko viņi dara. Viņi izliekās. Viņi izliekas, ka tas nodrošinās reliģisko brīvību, lai gan patiesībā tas ir par iekarošanu. Paklausieties, ko šis vīrietis saka. Un kreisie būtībā saka, ziniet, mēs jūs uzņemam, neskatoties uz jūsu atšķirībām vai dīvainiem uzskatiem vai ko citu. Bet, protams, tas nozīmē kompromisu, un kompromiss ir šāds. Protams, ir cilvēku grupa, kas ir gatava mūs politiski pieņemt, lai mēs varētu viņus izmantot varas iegūšanai. Bet pagaidi mirkli. Mēs nevaram vienkārši viņus pieņemt un pateikties par to, ko viņi dara. Arī viņi sagaida, ka jūs viņus un viņu uzskatus pieņemsiet, un mēs varbūt esam gatavi to pieciest politiski, bet mēs to nevaram pieciest morāli. Tas ir tas, uz ko ved mūsu džihāds. Vai tu dzirdēji to? Mēs varbūt varēsim viņus pieciest politiski, jo mums viņi ir vajadzīgi, bet mēs nevaram viņus pieciest morāli. Un tas ir tas, par ko ir mūsu džihāds. Tu zini, ko nozīmē džihāds? Un ja tu nezini, Dieva dēļ iegūglē to. Lai būtu cīņā. Ja mēs saprotam, ka no mums netiek prasīta pieņemšana, bet tikai politiska iecietība, es domāju, ka tas ir kompromiss, kas ir pieņemams islāmā. Mēs varam pieļaut kufru tavā dzīvē, mēs to nevaram pieļaut morāli. Starp šiem diviem ir atšķirība. Tu to, protams, saproti. Politiski tas ir lakum dīnukum waliyadīn. Tā ir Mekas fāze. Tu dari to, ko dari, bet negaidi, ka es teikšu, ka pielūgt kādu citu, nevis Allāhu, ir pieņemami. Tu vari pielūgt kādu citu, nevis Allāhu, un tā ir tava brīvība to darīt zemēs, kurās mēs dzīvojam. Labi, bet neliec man teikt, ka es domāju, ka ir atļauts pielūgt kādu citu, nevis Allāhu. Tiem, kuri nezina, ir divu veidu Korāni. Ir Korāns, kas paredzēts laikam, kad islamisti nav pie varas, kurā viņi tikai runā par to, kā iegūt varu. Un tad ir Korāns, kas paredzēts brīdim, kad viņi jau ir pie varas, un tur viņi runā par to, kā izturēties pret neticīgajiem, saprotiet? Tā ir tāda ideoloģija, kas nosaka, ko darīt, ka tu vēl tikai centies pārņemt varu, bet vēl neesi tur. Tu viņus pieņem politiski, protams. Tu viņus nepieņem ne ideoloģiski, ne morāli. Tu viņus pieņem tikai politiski, lai varētu viņus izmantot. Tagad šis ir jautājums, ar kuru mēs šobrīd cīnāmies. Līdz kādam kompromisa līmenim mums vajadzētu iet. Un, protams, kā jūs zināt, mana nostāja ir diezgan skaidra. Mēs neesam ne kreisie, ne labējie. Mēs neesam ne liberāli, ne konservatīvi. Mums ir savas vērtības. Jo islāms nav reliģija, tā ir politiska kustība. Tā nav ne kreisā, ne labējā. Tā nav ne augšā, ne lejā. Tā nav konservatīva, tā nav liberāla. Tā ir šariats. Es nedomāju, ka ir pareizi nostāties vienā pusē pret otru, bet problēma ir tāda, ka vismaz Amerikā, varbūt Eiropā ir citādi. Mums nav pietiekami liela kritiskā masa, lai patiešām izveidotu savu neatkarīgu partiju. Tagad, politiskā kontekstā, mēs vēlamies motivēt cilvēkus ar ebreju izcelsmi atteikties no cionisma. Mums viņi ir jāmotivē.
Tas vienmēr atgriežas pie tā. Es nezinu, kā viņi to dara, es nezinu, kā viņi to panāk. Viņiem vienmēr izdodas iesaistīt ebrejus, jo viņi no viņiem baidās. Tā tas ir. Katrā ziņā es nezinu, vai esmu tevi pārliecinājusi. Ja neesmu, tu esi muļķis. Ja esmu, labi izdarīts. Apsveicu un laipni lūgtu to pulkā, kas tam pretojās. Un paldies par uzmanību šim jautājumam.